ラトビア共和国バルディス・ザトレルス大統領閣下、ご臨席の皆様、tiek pasniegts certifikāts, kas apliecina, ka Latvija ir saņēmusi šo miera apmaiņas dāvinājumu no Japānas valsts. Jūsu ekscelence, Japānas vēstniekungs, godātais kultūras ministra kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Mēs visi šodien piedalāmies daudzslāņaina simbolismu caurvītā ceremonijā. Uz Latviju atceļojas ir 200 miera akmens. Akmens, kas pats ir pieredzējis atomu bombardēšanu. Akmens, kas sevī ir iesūcis to cilvēku likteņu stāstus, kas gāja bojā tajā dienā un kuri cieta vēl ilgus gadus no radioaktivitātes sekām. Un šis akmens ir aizceļojis jau uz 106 valstīm, tāpēc, lai kļūtu par mieru nesēju. Lai kalpotu mūsu apziņai, ka cilvēka dzīvība ir lielākā vērtība, kāda mums ir, un nogalināt, tas ir necilvēcīgi. Šis akmens šobrīd šeit pils dārzā ir cieši saudzis kopā ar Latvijas laukakmeni. Kā divu tautu likteņu stāsti kopā vienotā simbolā. Un vienmēr, kad mēs piesim pie šī akmeni, mēs atcerēsimies, cik daudz ir cietusi Japāņu tauta, un cik cietusi daudz ir arī latviešu tauta. Un šobrīd, kad es apmeklēju akmeni, pirms šīs ceremonijas, man likās, ka viņš jau tur ir bijis gadu simtiem. Tā vietā, kur līdzinieki zina, bija akmens dārzs. Liekas, ka šis vēstījums nav šodienas vēstījums, tas ir vēstījums jau cauri paudzēm, kuras zina, kas ir karš. Un es domāju, simboliski būs arī tajā brīdī, kad akmens pārceļos uz liktenes dārzu, kur simboliski ir projektējis Japāņu arhitekts, bet kurā mēs, latviešu tauta, vēlamies pateikt paldies un izrādīt cieņu tiem, kas ir cietuši vēstures traģiskajos brīžos. Un zīmīgi arī tas, ka miera akmens uz Latviju ir atceļojis tieši 3. gada dienā, kurš Latvija apmeklēja viņa maistāti Japānas imperatorus. Simbolismu ir tik daudz, ka es domāju, un esmu pārliecināts, tie darīs mūs labākus, un mēs cienīsim visaugstāko cilvēces vērtību, cilvēku dzīvību. Un tas nekad nebeigsies, jo akmens ir mūžīgs. Un mūžīgi stāstīs savu stāstu. Liels paldies Japāņu tautai un visiem tiem, kas šo mieru akmeni uz Latviju atveļ. Paldies!